Ķirpju staļļas savu darbību uzsāka tikai pirms gada, bet bērni šo vietu jau sauc par savām otrajām mājām. Mazā Luīze, kas jāšanu apgūst kopš nepilnu 4 gadu vecumu, uz ķirpiem brauc vien dažus mēnešus, bet ir ļoti apmierināta. Gandarīt arī viņas mamma. Svarīgs ir treneris. Es domāju, ka ļoti daudz ir atkarīgs no trenera. Un, bērnam ir jābūt arī drošam. Viņam ir jājūtas labi. Ja viņš te jūtas komfortabli, ja viņš jūtas labi, nebaidās, tad aizies, es domāju, tas viss. Par šo treneri ir rakstīts, ka viņi ir ļoti stingri, bet bērni viņu mīl, vai jūs arī tā teikt? Jā, viņa ir stingra, bet bērni tiešām viņu mīl. Es esmu redzējis, ka meitenes raud pēc treniņa, bet pēc tam vienalga ir ļoti priecīgs. Te ir visādi, te ir smiekli un asaras un viss kaut kā gadās. Jā. Cik bieži jūs brauciet? Mēs cenšamies reizi nedēļā. Tad ir interesanti treniņi. Jāšanas treneri lemdot Zeni ar zirgiem uz tu ir kopš sevi atceras, bet tagad savas zināšanas un prasmes labprāt nodot bērniem. Stingri nospraustu plānu un grafiku šeit nesot. Viss notiek soli pa solītim. Tas ir ļoti atkarīgs no paša bērna, no viņa mērķa un arī no viņa, teiksim, fiziskās, garīgās attīstības, ja, jo mēs nevaram no zaļa tomāta izspiest sarkanu suli. Ja tas bērns nav gatavs lekt to šķērsli noteiktā augstumā, viņam ir bailes, tad viņam ir bailes. Ja, tātad tam vai nu viņš izaugs pāri un viņš būs, vai nu viņš paliks tur, kur paliks. Kaut kā tā, bet zirgi tas ir dzīvesveids. Ja. Es esmu tajā pasaulē jau sen, un simtiem cilvēkus zinu, viņiem ir 80 gadi, bet viņš iet ar kruķīti un zirgs ir blakus saitītē. Ja? Tas ir tā, ja saslimst, tas saslimst. Līdztekus treniņiem tiek domāts arī par teritorijas iekārtošanu un darbības paplašināšanu. Lemdot rāda nesen izveidoto manēžu, kurā lepni gozējas arī kārtīgi rati un ragavas, tomēr, lai bizness būtu sekmīgs, ar to vien esot par maz. Ļoti ceram, ka mūs pamanīs arī nometņu organizatori un šo vietu izmantos kā vietu, kur savas nometnes vadīt. Tas nav teikts, ka tikai šeit notiek zirgu nometnes saistītas ar jāšanu, bet mēs esam atvērti arī jebkuru cita veida interesantām nometnēm ir. Sijā ķirpji bija arī starp tiem 19 uzņēmumiem, kuri šogad piedalījās konkursā Jelgavas novada uzņēmēju gada balvu. Par ieguldīto darbu saņemta attīstības finanšu institūcijas Altums pēcbalva.